Visiem sveiciens, tagad būs otrais video, tas, ko es iepriekšējā teicu, ka būs divi video. Otrais, līdz jums pastāstīšu par burbulīšiem, tā saucamajiem. Esmu arī uzzīmējis uz tāfeles, bet visu parādīšu. Tad lūk. Lūk, man te ir uzzīmēts tāds ārējā esība, ja? Tas ir viss, tas, ko mēs varam novērot, fiziskā esība. Ja kāds skatījās man iepriekšējā video, tie, kas nav redzējuši, obligāti nostieties, lai jums būtu lielāka skaidrība par šo visu. Tas ir tas ārējais ekrāns. Ārējā esība ir tas ārējais ekrāns, ko jūs viņā redzat. Un tas ir tas, šo visu ārējo esību rada, jā, šī virsapziņa, kaut kāds lielais, kaut kas tā saucamais ir radītais, jā, kas apspīd, dod gaismu, enerģiju, lai vispār viss šeit ir redzams, jā. Nu, tā viņi arī apzīmē ar rakstiņu visur, tie, kas saprot, par ko runa iet. Nu, tie, kas zina, jā, viņu parasti apzīmē ar rakstiņu. Nu, kā tu savādāk var apzīmēt, rakstiņa ir tā, kas dod gaismu, kas kā projektoriņš. Lūk, tā lielā esība priekš visiem ir vienāda, tāpēc, ka viņa apspīdina ārējā apziņa lielā, jā, virsapziņa, jeb radītājs, dievs, tā kā gribat tā viņu sauc. Un kas notiek? Lūk, cilvēciņi man šeit ir atveidot, jā? Daudz dažādi cilvēciņi tajā esībā, kur mēs varam novērot. Daudz dažādas cilvēciņas. Katram cilvēciņam ir riņķi man uzzīmēts, lūk, tā kā burbulīts. Tas burbulīts ir šī iekšējā ekrāna burbulis. No iepriekšējā video es jums stāstīju, kas ir iekšējais ekrāns. Lūk, jūs šeit no savas iekšējās apziņas tā, kas jūs esat patiesībā skatāties, apspīdat. Sākumā ir šis iekšējais ekrāns, tālāk ir šis ārējais. Ja? Nu, protams, ka jūs redzat visu vienlaicīgi, bet šis iekšējais ekrāns ir jūsos iekšā. Iekšā ekrāna attiecīgi ir domas, informācija, zemapziņas pasaule, viss tas tēli, dažādi sapņu pasaule, viss šidais. Un attiecīgi no tā, kas ir salādēts iekšā šajā iekšējā ekrāniņā, kāda tur ir programma, kāda informācija, kādas bildes, kāda uzskati, cilvēks veido ap sevi šo burbuli. Un caur šo burbuli viņš attiecīgi skatās uz visu. Viss, kas notiek ārējā pasaulē, viņš uztver tikai sava burbuļa ietvaros. Viņš nespēja plašāk ārpus burbuļa vispār uz kaut ko paskatīties. Attiecīgi visa vērtēšana, visas sajūtas, visas domas, tas, ko viņš redz, ir tikai burbuļa iekšpusē. Protams, viņš redz lielo pasauli, lielais ārējais ekrāns, bet šis burbulis ir tas, kurš rada viņa šīs ārējās pasaules vispār visu uztveres areoli, jā, jeb cik viņš tā vispār spēja uztvert. Jeb kā viņš spēja uztvert, ko viņš redz, kā viņš izprot lietas. Un protams, pieņemsim, lūk, dažādi cilvēciņi savā starpā iedarbojas. Kādam ir kaut kādas līdzības ar šiem viņu iekšējiem burbuļiem, jā, tur kopistiskais. Kad jūs ar kādu cilvēku iedarbojaties savā starpā, komunicējat, runājat, uzņemat informāciju. Komunikācija, jeb uztvere notiek tieši burbuļu savstarpējā apvienošanās, jeb atstumšanā. Cik jums ir līdzības, kādas jums ir līdzības savos burbuļīšos, ja? Attiecīgi vai nu jūs ar cilvēku sapļaujaties, ja? Jums kaut kas ir kopīgs, tā saucamais. Vai jūs pilnībā esat pretēji kaut kādās, teiksim, tēmu, par kuru jūs runājat, ja? Savs burbulis jums ir par to, un viņam ir savs burbulis par to, savā starpā spēki atstumjās, jā, jūs tā kā iedomājaties divas bumbiņas, kas mēģina tā kā sakļauties un nevar. Tas ir šis princips. Un līdz ar to, pieņemsim, nav iespējams atrast divus cilvēkus, kas identiski skatītos, uztvertu uz lietām, jo mēs nezinām, kas viņam veido šo burbuli. Burbuļa izveides pakete ir ļoti, ļoti plaša. Tad jābūt identiskai salādētai informācijai jābūt cilvēkos, identiskajām jābūt domām, domformām, identiskiem tēlēm jābūt, identiski jāsaprot, teiksim, kā viss strādā, kā viss darbojās. Kas ir attīstība? Attīstība ir tad, kad jūs strādājat ar šo iekšējo ekrānu, ar šo savu burbuli, jo viņā, var teikt, šādi ir, jā? Tas ir dažādi elementi, caur kuri lien ārā un caur, teiksim, šis elements kļūst burbuļa sienas veido. Nu, kad, teiksim, tēma kaut kāda. Tas ir tas, kas pārņem, un viņš
rada šo burbuli tēmu. Kad jūs šitos šķīdiniet, jums šī burbuļa sieniņas kļūst ar vien vājāks, burbulis plešās augumā, kļūst, var teikt, lielāks, visaptverošāks, līdz kaut kād iespējams tiek sasniegts līmenis, kad jūs tieši tāpatās spējat aptvert pilnīgi visu, kā lūk šis virsapziņa. Par šādiem cilvēkiem var teikt, ka viņi ir tur, apgaismība īstenībā nav šis līmenis. Apgaismība ir viens no iekšējā ekrāna līmeņa burbuļa kaut kāda pakāpe. Tiksim, burbulis, kas aptver, spēj uztvert, sevi iekļaut daudz dažādu idejas, domas, ja, un ko viņam nav nekādas pretestības. Viņš to visu izprot, apzinās, līdz ar to nav konflikta. Kā ir, kad tu esi ārējais, principā tu kļūsti par šo radītāju apziņu. Tas ir tāds virscilvēks kaut kāds. Un salīdzināšanai, teiksim, lai jums būtu saprotams, arī viens no aspektiem, pieņemsim, attīstībā, tīri informācija, jā, teiksim, es teicu informācija, viens no, kas burbuli veido, ir informācija. Paņemsim kādā Āfrikas cilti, tur aborigēnus, kur neko nezin par internetu, neko nezin par datoriem, telefoniem, nekad rokās nav turējuši. Viņu informācijas areālā nav saprotams, kā var, teiksim, komunicēt viens ar otru, bildīt, sūtīt video, skatīties, jā, tur viss šitais process. Tātad viņš uz pasauli skatīsies bez šī elementa. Un, attiecīgi, kāds cilvēks, kuram tas viss ir skaidrs un zināms, viņš ar viņu komunicējot, jums nebūs savstarpēji burbuļi šajā jomā būs atšķirīgi, ja? Otrs nespēs uztvert. Tas ir viss par šo. Tieši tas pats viss pasākums burbuļa ietvaros ir pārtika, reliģija, pareizi, nepareizi, kā visam jādarbojās un tā tālāk. Ja? Viss tas, kas veido, teiksim, uzskatus. Un viss sanāk, cilvēks, viņš domā, ka viņš attīstās, patiesībā viņš vienkārši maina vienu burbulīti pret citu. Teiksim, viņš var būt tā, ka viņš domā, ka pirms tam, teiksim, viņš sev ierobežo kaut kādās rīcībās darbībās, pieņemsim tajā pašā pārtikā, ja? Un visi, kas dara kaut ko pretējo, kas ir cits burbuļu ietvaros, ja? Cilvēki, viņam ir vesels bars salādētas informācijas, kāpēc tas ir slikti, ko tas nodara slikti, cik tas ir kaitīgi, tur vai tieši otrādi tas, ko es daru, ir labi, un tas, ko tie dara, ir slikti. Citiem atkal ir kaut kas pretējais, viņi savā starpā cīnās. Lūk, kaut gan patiesībā, kad tu attīsties, ja, arvien vairāk spēj uztvert, tev vairs nav konfliktā ar tiem citiem, ja, ko viņi tur uzskata, jo tu saproti, ka tas ir kaut kāds viņa burbulīts, un jo vairāk tu esi spēj aptvert dažādus šos burbuļus, ja es izdzēsi šos tumsiņas dažādas, ja, informācijas salādētās, kura ierobežo, kura iekapsulē, kura rada robežas, ja, jo vairāk tu tā kā spēj redzēt citos, vispār visu. Tas ir tas darbs, kas jādara. Jo pēc būtības vispār nav teiksim, cilvēks, kurš ir riktīgi attīstījies, pilnīgi vienalga, ko tu ēd. Nav vairs svarīgi. Jo pārtika nav tā, kas nosaka, ka tu būsi vesels vai slims. Tas ir vispār pilnīgi kaut kas cits. Kamēr ir konkrēti salādēts tie kodeņi, pārtika rada ietekmi, kad tie kodeņi tiek izdzēsti, un cits šis iekšējais ekrāns informācija salādēt, un viņi kļūst par tevis sastāvdaļu, pārtikai vairs nav nozīmes. Lūk, tāds, teiksim, jā, dažādi. Cilvēkam, kuram to stāstīs, kuram pārtika ir nozīme, viņš to nesapratīs un neapzināsies, jā. Bet, jā, viņš konfliktēs, jā, aizstāvēs tur savu. Nākamais, tas burbulis rada to, kur cilvēku uzmanību krīt, jo cilvēku krīt uzmanību tikai tas, kas ir burbuļu ietvaros. Viņš uz citu nespēja uztvert, fokusēties, izprast viņu. Teiksim, patērē viņš tikai sava burbuļa ietvaros šo informāciju no tā, kas ir salādēts viņā iekšā, ja, kas veido šo viņa burbuli. Bet jebkurš no burbuļiem, tas viss ir ilūzija. Katrs burbulis ir ilūzija. Vienkārši kaut kāds konkrētu kodu apvienojumā. Un tālāk attīstoties to šī ilūzija, iepriekšējā ilūzija sabrūk, un
izveidojas kaut kāda cita jauna, kas ir plašāka, bet tāpatās vēl joprojām tas viss ir ilūzija. Un tas, kas nav ilūzija, tu vari saprast tikai šeit. Iespējams, ka šeit tu nonāc, redzi, ka pilnīgi arī šis viss arī ir ilūzija. Jā, tur varbūt atverās pilnīgi kaut kas cits. Lūk tā, kas vēl ir interesants, kur es šeit uzzīmēju tādu schēmiņu. Var teikt, jā, tā kā tāds kods, struktūra, kristāliskā. Iespējams, kāds kabalā kaut ko tādu ir redzējis, visu kaut kur citur arī vēl ir viņa, teiksim. Zinot to, ka šeit viss ir izveidots, šis apgaismojot visu un tas viss pēc kuriem algoritmiem, principiem šeit viss strādā, visam ir konkrētas kaut kāda algoritma struktūra, kristāli, augi, ūdens, kristālu struktūra, pilnīgi viss, jā. Un arī, teiksim, gadalaiki, cikli, viss, kā tur visi, teiksim, ja mēs uz zvaigznēm pastamies, tur arī ir kaut kāda struktūra. Nav svarīgi, viņas ir īstas, nav īstas, bet viņas atveido struktūru. Un tad loģiski, ka arī cilvēki savos burbulīšos arī ir kaut kādas struktūras sastāvā, jā, teiksim. Šajienas rodās tas, ka ir šie psihotipi 8, lai šitais vispār visu organismu spētu darboties ar cilvēku kā galveno, jā, kurš ir iekšā personāžiņā, tad attiecīgi cilvēki pa saviem šiem burbulīšiem ir kaut kāds liela burbuļi ietvaros. Jā, var teikt, ka, teiksim, šitie visi vienādi, kaut kas viņiem tur atšķirās, bet viņi veido vienu lielu kaut kādu konkrētu burbuli. Un tādi lielie konkrētie burbuļi veido šo struktūru. No šajās, teiksim, ir šie psihotipi cilvēkam, jā, ka kāds personāžiņš viņš, teiksim, ir piedzimis. Tas nenozīmē to, ka tu nevari pāriet uz kaut kādu citu dzīves laikā, uz šo citu lielo burbuli un kļūt jau savādāku personāžiņu. Tas viss ir iespējams. Nav tā statistiski, ka tu esi piesiets un nekas cits vairs nav. Bet sākotnēji, jā, izējas dati ir tādi, ka, lūk, tiek veidota struktūra. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit viss pēc šādiem algoritmiem strādā, līdz ar to nav tā, ka arī cilvēku sociumā būtu kaut kā savādāk. Šitais te lielais daba, viņa tā ir iekārtota. Lūk tā, tāds video. Nu, un ko var galveno no šī visa paņemt? To, ka viss, kam jūs ticat, ko jūs domājat, ko jūs uzskatiet, kas ir kā, tas viss ir tikai ilūzija. Konkrētajā gadījumā viņa priekš jums ir realitāte, bet ja jūs attīstaties tālāk, tad tas kļūst iluzors. Lūk, tā šeit funkcionē tas pasākums. Un tā tu vari skatīties, vai tu attīsties, ja tev vecais kaut kā, tas, kam tu tur ticēji, viņš sāk savu, tā kā, tu saproti to, ka tas ir savādāk viss. Līdz ar to tu saproti, ka pirms tam, kā tu uzskatīji, tā ir ilūzija. Bet tad, kad tu esi tajā līmenī, priekš tevis tā ir realitāte. Tā šeit arī viss ir iekārtots, funkcionē. Lūk, tas ir jāsaprot. Un galvenais attīstības virzoties, attīstoties, ir savās šajās ilūzijās. Jā, viņā kaut kādu laiku var paspēlēties, bet ja gribās tālāk attīstīties, tas ir jābūt gataviem, ka tu savu ilūziju, šo savu esības uztveri, kas ir kā, ka tu viņu vari atmest, ja viegli uztvert kaut ko jaunu, citu. Lūk tā. Šāds video. Ceru, ka kādam kaut kas kļuva vēl saprotamāk, skaidrāk, kādam varbūt apziņā kaut kas pamainījās drusku. Obligāti arī nostieties to iepriekšējā video, ja jūs YouTube esat, te būs links vai apakšā links, lai būtu lielāks skaidrība. Lūk tā. Un, ko es gribu beigās pateikt, attīstaties, esiet apzinīgi, skatieties, kur jūsu uzmanība tiek spērta, ko jums tas dod, kādas sajūtas tas jūsos ierosina un rada. Un galvenais, esiet laimīgi tajā visā vienalga, kur jums tā uzmanība, kādā jūs tur ilūzijā burbulītī pelieties, gūstiet no tā šo enerģiju, šo azartiņu, šo interesi, baudu, tā var teikt. Un pēc tam esiet gatavi virzīties tālāk, jā, attiecīgi atvērti informācijai. Un tad jums, teiksim, tiks iedots un jums pamainīsies, jūs, teiksim, būt atvērtam, nepieķerties pie tā, pie kā jūs jau esat, teiksim, nonākuši. Lūk tā. Arī bija Salants, līdz nākamajam maniem video. Lai jums viss ir labi un čau!